Labdien! Mani sauc Alise Šitina, un es esmu matemātikas skolotāja Marupes valsts ģimnāzijā. Šajā skolā strādāju jau 3. gadu un mācu matemātiku vidusskolas posmā. Piedāvājumu piedalīties indukcijas gada projektā saņēmu no universitātes uzreiz pēc studiju absolvēšanas un sapratu, ka tā ir iespēja, kura man ir jāizmanto. Un tā kā tas bija pats pirmais indukcijas gads, kurā es piedalījos, tas bija kaut kas jauns un līdz šim nedzirdēts. Un man bija arī interesanti paskatīties, kas tas varētu būt un ko es no tā varētu iegūt. Un tas, ko es zināju, ka ja es nepamēģināšu, es vēlāk pēc tam par to varētu nožēlot. Pirmkārt, tā ir iespēja saņemt gan praktisku, gan emocionālu atbalstu, iespēja tikloties, iedvesmoties, iepazīties ar lieliskiem cilvēkiem. Te ir iespēja būt uzklausītam un sadzirdētam, un, manuprāt, pats svarīgākais saprast, ka tu neesi viens pats ar savām grūtībām, kā arī citi skolotāji saskaras ar līdzīgām problēmām. Un tā ir arī iespēja ar savu piemēru iedvesmot kādu citu kolēģi. Un, otrkārt, milzīgs indukcijas gada ieguvums ir maigs ievads darbā, jo projekta aktivitātes palīdz līdzsvarot darba nedēļu. No 5 dienām 4 dienas ir darba dienas skolā un 1 dienā tiek veltīta projekta aktivitātēm. Un tas ir ļoti svarīgi īpaši jaunajiem skolotājiem un īpaši pirmajā darba gadā, ja iepriekš nebija pieredzes apvienot studijas ar darbu. Kopumā noder viss, ko tu pats vēlies un esi gatavs paņemt no šīs pieredzes. Man visvairāk noderēja kuratora un grupas kolēģu padomi par situācijām, ar kurām dalījos grupā, jo tā bija praktiskā iespēja iegūt uzvedības un rīcības modeļus dažādām situācijām, ar kurām es tobrīd saskaros ikdienā kā jauna skolotāja. Un, manuprāt, arī milzīgs ieguvums bija tas, ka vienā grupā mēs bijām skolotāji ar dažādu dzīves un profesionālo pieredzi, jo manā grupā, piemēram, bija pārstāvēti visi vecuma posmi no pirmskolas līdz vidusskolai, kā arī skolotāji tādi, ka es, kam šī bija pirmā izglītība, un skolotāji, kam šī nebija pirmā izglītība. Un, tas bija ļoti vērtīgi dzirdēt dažādus viedokļus par manu kaut kādu problēmu situāciju. Un, tas ļāvā paskatīties uz kādām problēmām no pavisam citā skatu punktā un saskatīt arī tā iespējas. Tāpat man noderēja arī zināšanas un prasmes, ko es ieguvu apgūstot profesionālas kompetences pilnveides programmu tehnoloģiju bagātināts mācību procesa izglītībā, kuru pasniedza Latvijas Universitātes profesore Daiga Kalniņa. Pirms tam ar tehnoloģijām īpaši nedraudzējos, bet vislielākais ieguvums no šīs programmas bija tas, ka nodarbībās veidojam praktiski izmantojumus mācību materiālus un apguvam rīkus, kuri pataisno bija izmantojami stundās. Pēc indukcijas gada absolvēšanas es kļuvu pārliecinātāka un drošāka par sevi kā skolotāja. Es zinu, kur meklēt atbalstu, es apzinos savas stipras puses, savas vērtības un arī to, kāda skolotāja es vēlos būt saviem skolēniem. Tāpat es ieguvu arī brīnišķīgus draugus un kolēģus, ar kuriem mēs tiekamies, runājamies, mainamies mācību materiāliem vai vienkārši runājam par dzīvi. Es viennozīmīgi ieteiktu izmantot šo kā iespēju, jo tā ir jauna pieredze, no kuras var kaut ko iemācīties. Tā ir iespēja iepazīties ar citiem cilvēkiem, tā ir iespēja iepazīties ar jauniem skolotājiem, kuri tikko absolvēja skolotāju programmu, un arī ar tiem skolotājiem, kuri ir jauni kā skolotāji, bet kuriem bija pieredze kaut kādā citā jomā, jo atkal tā ir iespēja uzzināt kaut ko jaunu un paskatīties uz kaut kādiem izaicinājumiem šajā profesijā no mūsdienīga skatu punktā. Ja sākumā nebiju pārliecināta, vai spēšu apvienot dalību projektā ar darbu un tobrīd arī maģistrantūras studijām, tad šobrīd es saprotu, ka viss ir izdarams un viss ir paveicams. Un man ir milzīgs gandarījums par paveikto un prieks par to, ka es pieņēmu pareizo lēmumu piedalīties indukcijas gada projektā.